Labdien visiem klātesošajiem, tiem, kas mūs skatās internetā un tiem, kas to darīs arī vēlāk. Mani sauc Zane, esmu no Vidzemes augstskolas debašu kluba, un man ir liels prieks debatēt šeit Latvijas augstskolu labākajā bibliotēkā. Mans uzdevums šajā debatē būs apkopot šos argumentus, kas ir pret ģenētiski modificēto organismiem, ilustrējot tos ar varbūt spēcīgākiem piemēriem, lai jūs labāk saprastu, kāpēc tas nav Latvijai nepieciešams. Tātad, kāpēc visā Latvijā vajadzētu būt vienotai nostāja par to, ka ģenētiski modificētie organismi un kultūraugi nav nepieciešami? Tāpēc, kad vienalga, vai mēs izmantojam šīs buferzonas vai neizmantojam šīs buferzonas un noskam kaut kādus gadus, kurā mēs drīkstam vai nedrīkstam kaut ko sēt, pagaidām ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana izskatās pēc lielo spēlētāju biznesa lauciņa. Par to, ka mēs runājām par šiem sēklu audzētājiem, par to, kuram tas ir izdevīgi īstenībā un kuram nav, par dažādām ķimikālijām, par to, ka tas ir izdevīgāk lieliem zemes īpašniekiem, kuriem ir iespēja vairāk audzēt, jo viņiem ir vairāk zemes, kurās arī šo buferzonu izmantot. Un īstenībā šis jautājums man ļoti atgādina neseno lēmumu par govīm un to noslapkavošanu par šo rīkļu pārgriešanu, kas arī bija reāli izdevīgi tikai vienai pusē, tikai dažiem spēlētājiem, atstājot visus pārējos Latvijas lauksaimniekus kā zaudētājus. Un mana nostāja ir tā, ka mums kā Latvijas valdībai un Latvijas cilvēkiem ar lēmēju varu, tātad viņiem ir jārūpēs par Latvijas lauksaimniekiem, par Latvijas zemniekiem, par to, ka ja mēs kā latvieši esam pieraduši dzīvot savās viensētās, audzēt savus mazos dārziņus, kuros ir bioloģiski tīra pārtika vai arī konvencionālai kultūraugi, ka mums ir jādod viņam šādu iespēju un ka viņam nav jābaidās par to, vai viņam no kaimiņa kaut kas pārputekšņosies uz viņu augiem vai nepārputekšņosies, bet par to, kad svarīgāk šajā jautājumā par ekonomiskiem aspektiem, par to, ko mēs varbūt iespējams kādreiz varētu nopelnīt, kaut gan es šaubos, ka mēs spētu konkurēt ar šiem 94% un šiem lielajām valstīm, ir tas, ka lai mūsu iedzīvotāji, mūsu zemnieki ir laimīgi un ka viņi var darīt to, kas viņiem patīk, nevis ko viņi joprojām dara, kaut arī tas nav varbūt pats ienesīgākais bizness Latvijas ekonomikai kopumā. Man ir liels prieks šeit debatēt, gan klātesošo, gan arī internetu lietotāju priekšā. Un ar ko es sākšu? Es sākšu ar to, ka es atspēkošu Zanes argumentu. Tātad, Zana runāja par to, ka nebūs izdevīgi tas, ka mazie tiks iznīcināti, lielajiem būs monopols, bet tātad ir jāņem vērā, ka ja šī ģenētiski modificētā kultūra kļūst populāra, tad attiecīgi arī sēklas kļūs lētākas, jo tās tiks ražotas masveidā, un tātad lielākais, pats sliktākais šajā visā ir tas, ka mums ir nenormāli lieli stereotipi un nepareizi stereotipi pret to, kas sabiedrībā ir iesakņojušies sliktu uztveru pret ģenētiski modificētajām kultūrām. Par buferzonām. Tātad es domāju, ka mums Latvijā ir pietiekami daudz neapsaimniekotu lauku, un vismaz kaut kādā veidā šos laukus izmantot varētu kaut vai šo buferzonu veidā, un tas nestrādā gluži kā labs arguments šādā gadījumā. Tagad ķeršos pie sava pirmā argumenta, kas ir ekonomiskais faktors. Tātad ģenētiski modificētie organismi jau tiek audzēti pasaulē, un tos ražos arvien plašāk. Un ja Eiropa grib no tā atkritīties un būt brīvi, tad mēs atļaujam citiem ārzemniekiem, šajā gadījumā amerikāņiem un citām neeiropiskajām valstīm, paņemt šo te peļņu, ko zaudētu tieši mūsējie, ko iegūt mūsējie arī. Un šeit es saskatīju arī vēl vienu zaudētāju visā šajā lietā, jo ne tikai ķīmiskie iegūst un tā tālāk un zaudē no ģenētiski modificēto organismu aizliekšanas, bet zaudē arī patērētājs, jo iegūst tikai dārgas produkcijas ražotāji, kuri Eiropā ir saražot dārgu pārtiku, un dēļ šī monopola stāvokļa, ka ģenētiski modificētie netiek ieviesti, patērētāji cieši, jo viņiem ir jāpērk dārgāk produkcija. Un tieši arī Eiropa neļauj no Amerikas ievest ģenētiski modificētos. Un galvenais arguments šeit, protams, ir ekonomiskais, jo viņi negrib ļaut Eiropas dārgajiem, lai izkonkurē Amerikas lētākie. Un līdz ar to, jā, tas ir diezgan svarīgi. Un ir arī tāda lieta, ka visi runā par to, kā pabarot pasauli, kā mazināt slimības, un izskanēja arī populārais arguments par Āfrikas pabarošanu, bet neviens neaizdomājas tik tālu,
ka kāds dien tas viss var aptrūkties. Mums var visai pasaulē aptrūkties barība, un, piemēram, ņemsim par paraugu dabas stihijas, kuras kļūst arvien neparedzamākas, un ģenētiski modificēti organismi ir zinātne, kas ir jātīsta, lai mēs būtu kaut kādā mērā vismaz imūni pret šādām lietām. Un jātīst šī zinātnieka praksē, jo neviens nezina, kas notiks tālāk. Un vai mēs varam raudzīties pa 3 paudzēm, nezinot, ka tieši GMO uzskatot par lielāko biedu, lai gan tajā pašā laikā pastāv daudz lielāka bieda. Teiksim, pasaules iedzīvotāju skaits pēdējā gadsimta laikā ir palielinājies 3 reizes, vairāk nekā 3 reizes, un tieši ģenētiski modificētie organismi izmantošana būtu lielisks veids, kā palīdzēt resursus noturēt līdzvērtīgā līmenī, lai varētu vairāk paturēt mežus, lai varētu mazākā platībā izaudzēt labākus šos te augus un pabarot pasauli kvalitatīvāk un saglabājot arī citus resursus. Vēl īsti pastāstīšu par to, ka viens no ekonomisko faktoru lielākajiem pretargumentiem ir tas, ka iznīks sīkzemnieki, bet šajā gadījumā mums ir jārunā par to, ka valstī ir jātīsta programmas, kas atbalsta šos zemniekus. Mums ir arī jātīsta pretmonopolu noteikumu, kas aizliek lielajiem uzņēmumiem ļoti uzvārīties. Un tas ir jākontrolē šādā veidā, nevis principiāli un stūrgalvīgi nostājoties pret ģenētiski modificētiem organismiem kā tādiem. Runājot tātad par to, kad Eiropa vēlas būt, kad Eiropai vajadzētu būt tāda brīvai no šiem ģenētiski modificētajiem kultūraugiem, bet tā mēs zaudēsim Amerikas šiem kultūraugiem. Es domāju, ka Amerika nebūtu labs piemērs, ka mums vajadzētu līdzināties, jo, kā mēs visi zinām, tad tur ir viens no zemākajiem veselības stāvokļiem pasaulē, un kad kurš varbūt to zina, varbūt pie tā ir vainīgs gan ģenētiski modificēti kultūraugi, gan citas dažādas lietas, ko viņi dara un mēs ne, tāpēc varbūt arī tā turpināsim. Bet par to, kad cilvēki, par to, kas notiks, ja mēs atļausim tādu šo ģenētiski modificēto kultūraugus Latvijā audzēt, es jums izstāstīšu savā nākamajā argumentā, kurš stāstīs par to, kas notiks ar dabīgiem kultūraugiem, šiem konvencionālajiem un bioloģiski tīrajiem, ja mēs tātad atļausim audzēt šos kultūraugus. Kā mēs visi dzirdējām, arī ir dažādas sliktums bitēm un dažādiem citiem dzīvniekiem, putniem, tauriņiem tā tālāk. Un tas ir skaidrs, ka ģenētiski modificētie kultūraugi ir stiprāki, labāki un spēcīgāki nekā konvencionālai kultūraugi. Un tāpēc viņiem ir tendence, ka viņi nomāc un ar laiku iznīcina kultūraugus, pie kā mēs esam pieraduši un kas mums ir nepieciešami. Manuprāt, man jums nav jāatgādina, braucot pa ceļu, cik daudz latvāņus jūs joprojām redzat un cik ļoti mēs gribam no viņiem tikt vaļā. Un es negribētu, lai mēs vēl pēc 20 vai 30 gadiem tieši tāpat nožēlot lēmumu par ģenētiski modificētiem kultūraugiem un tad domātu, kā lai mēs no viņiem tiekam vaļā. Jo tikpat labi kā šis gēns, kā šie gēni un šīs īpašības var pārdzimt uz blakus lauku, uz blakus rapsi vai blakus kukurūzu, tikpat labi šīs īpašības var pārdzimt arī uz dažādām nezālēm un nezinu, vēl mistiskiem mikroorganismiem, un es nesaprotu, kā mēs tad cīnīsimies ar šīm nezālēm, kas tagad būs ļoti spēcīgas un stipras, un kurā mēs nespēsim tikt vaļā, un tad mums būs grūti ne tikai saglabāt savu dabisko un tātad šo konvencionālos kultūraugus, bet mums būs tikpat grūti saglabāt arī pat šos ģenētiski modificētos kultūraugus dēļ tā, ka mēs būsim devuši iespēju dažādām gēnu mutācijām un tādām lietām. Tagad es atspēkošu Zanu. Tātad Zana teica, ka ir ietekme uz dabīgajiem kultūraugiem un tā tālāk. Bet, ja mēs to tā tagad pasakam, tad priekš kam ir izdomāta teorija par buferzonām un tā tālāk, tad mēs tādā veidā arī pateikt, ka tas viss ir nekam nederīgs un patiesībā arī tā teikt politisko gribu mēs runāt tai pretī. Bet no bioloģiskā viedokļa ir vēl vairāk veidi, kā ietekmēt šo ietekmi uz dabīgajiem kultūraugiem, kā ierobežot. Bez buferzonām ir arī tāda lieta kā vīrišķā sterilitāte, kuru nodrošinot mēs panākam, ka tie augi neaputeksnējas paši no sevis. Un kāpēc to nelietot? To nelietot tāpēc, ka tas ir papildus, tā teikt,
tas ir papildus pūles, kas jāieliek tur iekšā. Un to vēl nedara tāpēc, ka tas vienkārši nav populāri, bet tas ir ļoti labs līdzeklis. Un ja šī ģenētiski modificētā kultūra kļūtu populārāk, tad tas būtu viens no veidiem, kā to izdarīt. Vēl viens aspekts, ka šie ģenētiski modificētie augi sazied tikai ar radniecīgajiem augiem. Un ne visi ir vienādi, tā teikt, uzņēmīgi pret saziedēšanu, un līdz ar to mēs nevaram visus iemest vienā maisā un pateikt, ka tā nedrīkst darīt, jo tur ir atsevišķi jāskatās dažādi kritēriji. Tas īsumā par to, un tagad es pievērsīšos nākamajam argumentam no manas puses, kas būs audzējamo kultūru vērtības uzlabošana. Ar to domājot gan uzturvērtību, gan arī audzēšanas atvieglošanas vērtību. Tātad, kā jau runā, tad ģenētiski modificēti produkti tika veidoti jau sen atpakaļ, un tā notika tikai garākā ceļā ar apstarošanas metodi, ar ķimikālijām un tā tālāk, kas radīja gēnu mutācijas un augus, izmainīja augu īpašības, piedodot tiem tādas, kas nepiemīt. Un tas agrāk notika, un šis tikai tagad ir tāds kā īsākais ceļš uz to. Un cilvēki, kas lietojuši šos produktus, kas jau agrāk tika, tā teikt, ģenētiski modificēti, principā. Tātad šie cilvēki dzīvo vēl ilgāk, un uz viņu veselību šī ietekme nav tik izteikta, un varētu teikt, ka tāda vispār nav novērota. Vēl šodien arī ļoti plaši izskanēja tas, ka ģenētisko modificēšanu lieto, lai radītu augiem imunitāti pret pesticīdiem un insekticīdiem. Bet tas, man liekas, gluži nav precīzi, jo ģenētisko modificēšanu lieto arī, lai palielinātu augu ražīgumu, lai palielinātu augumu un pieticību pret mitrumu un tādas lietas, kā arī uzņēmību pret insektiem, kas šajā gadījumā tieši panāktu to, ka pesticīdus un insekticīdus būtu jālieto mazāk. Mēs varētu ar ģenētisko modificēšanu panākt to, ka augi neslimo mazāk un ka augi ir imūni pret insektiem. Un līdz ar to mēs panāktu to, ka pesticīdi un insekticīdi būtu jālieto mazāk. Vēl arī jāuzsver, ka nekad nav pierādīts, ka ģenētiski modificētie organismi ir kaitīgi. Ir pētījumi kaut kādi, par ko mēs runājam, bet skaidri viņi nav parādīti. Un cilvēki parasti sabiedrībā vispār nesaprot, kas ir ģenētiskā modificēšana, par to gan vairāk būs nākamais arguments. Bet, piemērs, ASV ir zinātniskie pētījumi rezultāti, viņi to dara, viņi pēta, bet viņi neaizliedz. Tātad šie rezultāti nav tik pašsaprotami un pārliecinoši, lai aizliegtu modificētos organismus. Līdz ar to ir skaidrs, ka tur nekas tāds nav. Un kā arī biologi varētu izteikties, tad visu DNS mēs sagramojam un pārstrādājam, un viņš tiek izmainīts. Tātad uz cilvēku veselību tas ietekmi neatstāja. Un tāpat arī ir ar proteīniem, kas rodas tālāk. Var rasties tikai alerģiski reakcijas, bet alerģijas rodas jau arī iepriekš no citādiem augiem. Un ar ģenētisko modificēšanu mēs varam tieši panākt, lai šīs alerģētiskās īpašības varētu likvidēt vai samazināt. Vēl viens svarīgs arguments par zaļo produkciju, kur mēs tik ļoti aizstāvam. Pasaulē realitāte ir tāda, ka zaļo produkciju mēs patērējam mazā vairumā. Lielākā daļa lietot tātad bīstamākus un kaitīgākus ar pesticīdiem un insekticīdiem piesātinātus augus, un līdz ar to tiek uzņemts vēl neveselīgākas lietas par ģenētiski modificētajiem augiem. Un tādā veidā tas ir tā, ka mēs no viena ļaunuma gribam izbēgt, bet esam reāli daudz lielākā ļaunumā. Ja tu padomā par savu dzīvību un par savu vērtību, tad labāk tomēr ir neriskēt un nepaļauties iespēju, ka gan jau viss būs kārtībā, gan jau tur nemaz nekā slikta nav, paēdīsim, padzīvosim, tad jau redzēsim. Es domāju, ka tu neriskētu ne ar savu dzīvi, un tāpēc mums nevajadzētu riskēt citiem cilvēkiem ar viņu dzīvībām. Varbūt mēs nevaram pierādīt to, ka mums kaut kas no tā sliktāks būs, bet varbūt tas no tā cietīs mūsu bērni vai mazmazbērni. Tāpat kā, piemēram, ar solāriju. Jūs redzat, es neju solāriju, tāpēc, ka es nezinu, vai maniem mazmazbērniem tāpēc nebūs vējas, vai tāpēc viņiem nebūs 3 kājas vai 5 acis. Tāpēc es labāk izvēlos pārbaudīt vērtības, piekopt un darīt normālas lietas, un tāpat arī ģenētiski modificētiem kultūraugiem, kad ja man viens nevar pierādīt to, ka nākotnē no tā neviens cilvēks necietīs, un ka tāpēc nebūs dažādas šīs alerģijas, kur jau tā pasaulē šobrīd pietiek, ja nebūs iespēja. Ja tas negraus cilvēku imunitāti un ja tas neizraisīs vēzi, tikmēr es
es esmu pārliecināta to, ka mums nevajag šos kultūra augus ieviest Latvijā, un kad mēs no tā pēc iespējas vairāk cenšamies izvairīties arī Eiropas Savienības kontekstā. Mums ir solārija, mums ir citas lietas, kuras ir principā daudz bīstamākas un kur ietekmi mēs neizmērām. Un tas tikai ļoti spilgti parāda, cik ļoti mēs dramatizējam attiecībā uz ģenētiski modificētajiem organismiem. Tikpat labi ir diezgan skaidrs, ka mobilo telefonu starojums mums ir kaitīgs, bet pētījumi šajā nozarē netiek veikti. Tikpat labi mums vajadzētu atmest mobilos telefonus, bet mēs to nedarām. Tas pats ar automašīnām. Mums ir ļoti kaitīgs gan CO2 izmeši, gan arī galu galā tas, ka mēs piekopjam neveselīgu dzīvesveidu. Tas daudz labāk un uzskatāmāk var pierādīt to, ka cilvēki ātrāk aiziet bojā, ka cilvēki kļūst neveselīgāki. Bet mēs taču tādēļ neattieksimies no mašīnām un neattieksimies no mobiliem telefoniem. Un tas pats ir arī ar ģenētiski modificētajiem organismiem. Mēs neredzam, kā vārdā mums no tiem būtu jāatsakās, jo pierādījumi nav tik spēcīgi. Un attiecībā uz cilvēku veselību, es varu teikt, ka pārsvarā ģenētiskās modifikācijas pretiniekiem ir tikai pieņēmumi uz šīm lietām, ir veikti kaut kādi pētījumi, bet viņu rezultāti nevar tikt vispārināti un nekas skaidrs nav panākts. Un attiecībā uz cilvēku veselību, ģenētiski modificēta organismu, ģenētiskā modifikācija pati par sevi, ja to izmanto pareizajos virzienos, tā var panākt cilvēku un visas pasaules veselības uzlabošanu. Spilgts piemērs ir tas, ka tur var ievietot arī vitamīnus, kā arī noņem šīs alerģiskās vielas, kā jau es teicu. Var tikt pievienots A vitamīns, kas būtībā 4 reizes var palielināt augos tā daudzumu. Un skaitļi ir tādi, ka A vitamīna trūkuma dēļ pasaulē gadu paliek akli 500,000 bērnu. Un it kā ar to nepietiek, 2 miljoni cilvēku dēļ A vitamīna trūkuma arī mirst. Un ja šie ir skaitļi reāli, un mēs tos varam, tā teikt, samazināt, lietojot ģenētisko modifikāciju, un tāpēc tie ir skaitļi, un tieši to arī vajadzētu sākt. Par man nākamo argumentu, kas ir konservatīvismu atmešana. Kas mums vispār notiek? Mums ārkārtīgi daudz neprecīzas informācijas par šo te ģenētisko modificēšanu. Es skatos internetā, un Latvijas internetu vidē vispār ir pārsvarā tikai pret. Ir vienpusēji viedokļi, bet šie viedokļi, parunājot ar zinošākiem cilvēkiem, viņi daudz ir pat absurdi. Tādi vienkārši nepastāv. Taču, parakņājoties ārzemju resursos, mēs redzam, ka pasaules mājaslapās ir objektīvāka informācija. Ir vairāk sabalansēts par un pret. Un viens no veidiem, kā mums panākt, lai Latvijā arī šī diskusija izvērstos kvalitatīvāk, ja šie gēnu inženieri un biologi negrib nākt ārā ar saviem pieņēmumiem, mēs varētu no pasaules paņemt šo informāciju, palaist kaut kādā mēdī telpā, lai cilvēki diskutē, un lai viņiem nav tikai šis te ļoti pretinieciskais priekšstats. Un ja šī sabiedrībā izcelsies arī diskusija, kas būs atbalstoša, tad arī šie inženieri un vispārējie nāks ārā, jo viņiem būs ko komentēt. Tagad ir tā, ka mūs attur bailes no visa jaunā, un principā šis konservatīvismu un negatīvismu dēļ neviens to negrib uzsākt neko lietas labā. Un tad jau tikpat labi, ja mēs arī runājam par to, ka to vajag aizliegt, jo tas nav pārbaudīts un tā tālāk, tad jau tikpat labi mums vajadzētu aizliegt visu, kas nav 100% pārbaudīts. Un tādas lietas ir ļoti daudz. Un pirms mēs, un arī par šīm te sekām, kas ir ilgstošā laikā ļoti neprognozējams, tomēr es to atzīstu, bet tas ir ar ļoti daudzām lietām. Medikamentiem, kurus mēs ražojam ar niecīgām pārbaudēm, kurus var būt ļoti liels. Tas pats ar dažādām pārtiks piedevām, konservantiem un tā tālāk. Ģenētiskā modifikācija principiāli nav diez ko atšķirīga no šādām lietām. Un tad mums vajadzētu atmest arī daudz ko citu. Tā, piemēram, zinātnē ir arī tā, ka mēnesis fāzes un mēnesis pats par sevi ietekmē cilvēku šūnas. Tas ir pierādīts, ka ietekmē, bet mēs dēļ zinātnes vājās attīstības, teiksim tā, nevaram pierādīt, kā ietekmē. Varbūt tas ietekmē negatīvi. Bet mēs taču tāpēc uzreiz neuzspridzināsim mēnesi dēļ kaut kādu aklu pierādījumu, ka tas varētu ietekmēt negatīvi. Tas pats arī ir, kā jau es minēju, ar automašīnām. Tas ir, bet mēs to nedarām, tāpēc, ka pasaulē ir izdevīgāk. Un tā vēl es gribēju piebilst, ka
pamatojums var būt slikti, kas ļoti daudz izskan, runājot pret ģenētiskām modifikācijām. Manā uztverē šis pamatojums nav vērā ņemams, jo pieļāvumi tie ir tukši pieļāvumi un mums vajag, lai mēs to pārbaudām. Bet sabiedrība šos pieļāvumus uztver daudz radikālāk un domā, ka tas ir pārbaudīts, bet tā nav. Un līdz ar to tas izraisa ķēdi, kas negatīvi ietekmē visu attīstību. Vēl ir jāsaka, pasaulē jau tagad paudžu līmenī ir daudz lietas, kas apdraud cilvēkus. Un ģenētiska modificēšana ir tas līdzeklis, ar kur mēs varam lielu daļu no apturēt. Un līdz ar to mums ir jāizvēlas starp diviem ļaunumiem. Ja mēs redzam, ka ļaunums ir un ļaunums vēl nāk, tad ģenētiskā modifikācija, lai arī nedaudz riskanti, bet var daudz ko atrisināt. Un tās ir reāls lietas, un tie nav vairs tikai pieļāvumi. Un līdz ar to es uzskatu, ka tas būtu prātīgi tomēr mainīt šo te attieksmi sabiedrībā un vairāk pievērsties šai lietai. Joprojām pasaulē pastāv vērtības, kuras mēs nemainām nekad. Mēs, pieņemsim, neuztaisam apkārt zemeslodē milzīgu melnu kupolu, tāpēc, ka mēs zinām, ja mums nebūs saule, tad mēs visi nomirsim, mēs iznīksim. Mēs nemainām gaujas tecēšanas virzienu pēkšņi uz otru pusi, tāpēc vien, ka varbūt kādam tā ir izdevīgāk. Mēs arī Daugavā grāvis ceru neraksim, vai kas tur vēl bija jādara. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šo ģenētiski modificēto kultūru audzēšana ir viena no šīm vērtībām, ko mums tomēr nevajadzētu mainīt. Un ka mums nav jāsako pasaules zinātniekiem un pasaules kaut kādiem Amerikas norādījumiem, bet ka mums ir jāpaliek šajā Latvijai. Varbūt, ka tieši šī niša, šie bioloģiski tīrie un dabīgie organismi, ka tas ir tas, ko mēs varam būt slaveni pasaulē un būt mēs paši, nevis sākt audzēt ģenētiski modificēto pārtiku, no kuras varbūt mums kādreiz būs labums un varbūt, ka mēs kādreiz arī nenomirsim. Sākšu ar taviem piemēriem. Tu minēji radikāls piemērs par kupolu, par upu tecēšanas virzienu, bet kāpēc mēs šos piemērus nepielietojam un kāpēc mēs nemainām šīs te radikālās lietas? Tāpēc, ka pirmajā gadījumā pielietojums un labums no tā nebūtu nekāds, un otrajā gadījumā arī šis labums būtu stipri ierobežots, bet ar ģenētisko modificēšanu labumu ir daudz vērā ņemamāk, un ja mēs šo attīstītu, tad biologi un gēnu inženieri varētu ne tikai, kā jau es minēju, šiem te pesticīdiem un insekticīdiem noturīgas gēnas iestādāt, bet arī daudz labāk varētu panākt cilvēku veselību, augiem panākt tādu lielāku vēl veselību nekā tagad. Tas tiek panākts dēļ insekticīdiem un pesticīdiem, un līdz ar to tas ir diezgan skaidrs, ka tādā gadījumā labums būtu. Un viena no tādām lielākajām lietām, ko es varbūt tās gribētu uzsvērt, ir nevis tas, ka mums ir uzreiz jāievieš, bet tas, ka mums ir jānomet negatīvie stereotipi, mums ir jāpanāk kvalitatīva diskusija, jo mēs nevaram uzstādīt nekādu politiku, ja mums nav skaidri skaitļi. Arī minējums par buferzonām, tie biologi daudzkārt to ir apstrīdējuši, jo tam nav pamatojuma. Politikai ir jāsavienojas ar zinātni, lai pamatotus lēmumus pieņemt. Un bez šādas konsultēšanās tā ir tukša taustīšanās tumsā. Mēs it kā gribam atturēt, bet it kā kaut ko ieviešam. Tātad es uzskatu, ka mums ir pavisam noteikti jāveicina kvalitatīvāk diskusija, iestrādājot arī argumentus par labi modificētajiem, tā teikt, organismiem. Un tikai tad mēs varēsim pieņemt kompetentākus lēmumus, nevis dēļ uzņēmumiem, dēļ dažām organizācijām, kas grib celt savu, tā teikt, slavu, dēļ tā, ka viņi atbalsta sabiedrības interesi, kas mēdīju dēļ ir arī Latvijā diezgan uztaisīta vienpusēji, tas ir jāatzīst. Līdz ar to vajadzētu atmest un vajadzētu pievērsties kvalitatīvākiem un zinātniskākiem veidiem, kā to izdarīt.